Izpildirektors Sergijs Jakovļovs. Mēs arī dažādos formātos priekšsēdētāji esam tikušies nevienu reizi. Sākam. Tas bija tāds pārbaudījums, kā tik līdz klientam, kad viss tavs iepriekšējais pats pilnībā nobruka. Arī degustācijas, un arī tāpat arī vietējiem mums var iegādāties produktus. Tā tas ir. Bet nav tā, ka jāsāk aptroties Spēka? darba roku, teiksim. Teorētiski tā sadarbība, miedarbība un zinātkāre, tas ir tas, kas mums ir izveidojis un vēl joprojām veido. Prieks redzēt Aina saimnieci. Muni gosti braukojot reizes apkārt, viņi nevar atrast. Jo viņi saka, nevar izdomāties, ka cīmata vidā parastie moji, var kaut kas būt. Tāpat, ka viņi tīkšā, viņi saka, ja mēs uz tām timā mojilēs, es saku, nā, tie ir mana privāto teritorija. Viņi vienu nelaižu, es cīmeņus uzņemu tī, var tī. Jā, tā ka var arī tā. Bija pat tādas jaudīgas dīzeļiekārtas, kas ražo elektrību visai apkārtnei. Vēlāk ebreji ienāca uz Kārsu, apmetās uz dzīvi, veidojās veikaliņi, kroģi, noliktavas, un līdz ar to mazais miestiņš pamazām kļuva par ciemu, un arī no 1928. gada par pilsētu. Daļa realizējās uzbūvēja šo korpusu, faktiski uzbūvēja sienas bez jūgiem. Apmēram 95, gandrīz līdz 100 traumas ir sasitumi, lūzumi, mežģījumi, pamežģījumi. Ja? Esiet mīļi sveicināts Latvijas vecākajā pilsētā Ucā. Mēs esam ļoti pagodināti, ka jūs izvēlēties tieši tautas namu atnākt pie mums un tikties ar iedzīvotājiem. Laba diena, sveicināti. Man tiešām ir liels prieks būt šodien šeit Udzā, jo esmu bijis arī iepriekš. Un pat pēdējo reizi pirms mēneša apskatīju Udzu no gaisa, lidoju ar robežu. Bet, kā jau priekšstādātājs teica, tad